Paldies, Agrim, un tad tagad es dodu vārdu vīram, kurš tik izmisīgi cīnījās par mikrofonu pirms pusstundas, un tagad viņš beidzot var leģitīmi tikt pats pie sava komplekta. Nikolas Stančovs, ne tikai ēku saglabāšanas un energotaupības biroja līdzdirektors, nē, Nikolas. Man ir ļoti tehnika. Un arī šī te finanšu instrumenta Labīf valdes loceklis un pastāstīs par to, kas tad īsti ir šis te forfeitings un lai mēs labāk saprastu, kā ir paredzēts, kā tas fonds strādās. Where does it go? Who do you give it to? I don't know who to give it to. The presentation. Okay. In the meantime, es gribu lasīt latviešu valodu, tāpēc kā vis šeit runāt anglisku valodu, un es nemācu latviešu valodu. Tak, vakar, kad pasniedza Zelta kartupeļu balvu, mana sieva māte, Aija Zāriņa, teica, mums nevajadzētu cīnīties vienam pret otru. Mums visam jācīnās par, visam kopā. Vai ne? Un, tas bija par energoefektivitāti. Jā, bet ne. Paldies. My mother-in-law and I, we have very different points of view, like all mother-in-laws and son-in-laws. But on this point, we agree. We have to do it together. Yes. Manai sievas mātei un mums ir vienmēr atšķirīgi viedokļi par daudzām lietām, bet šeit mēs esam viensprāts. Mums tiešām ir jābūt par visiem vieniem par otru. At the beginning of this presentation, Gerard talked to you about the Dutch example. Raimund also explained from his point of view. And now from the financing point of view, I'm going to say the same thing. We have to do this together. It is win-win if we think about the interest of the owners of these buildings. Pašā pasākuma sākumā Gerhards stāstīja par Nīderlandes piemēru, Raimonds pastāstīja par to, kā tas izskatās no viņa skatu punktu, un es runājot par finansējumu arī atkārtošu vienu un to pašu. Mums ir jāstrādā plecu pie pleca, lai visi risinājumi būtu appusēji izdevīgi un labvēlīgi attiektos uz visām interesētām pusēm. For it to be all together, that means that we have to be able to see how things work. And so I'm going to explain very briefly how Labīf is going to function, how it's supposed to function, and how everybody will have the ability to know what it's actually doing. And then I'll talk a little bit about the actual mechanisms. That'll be the exciting part. And finally, I will tell you what our targets are. Bet, lai mēs visi varētu veiksmīgi strādāt kopā, mums visiem ir jāsaprot, kā lietas darbojas. Līdz ar to es savā prezentācijā pastāstīšu, kā darbojas fonds Labīf, kā viņam vajadzētu darboties un kā visi varēs zināt, ko mēs īsti darām. Pēc tam būs tāda interesantāka daļa, kur es sīks un smalki stāstīšu par visiem mehānismiem, un pēc tam mums visiem būs iespēja saprast, kā gan viss notiek. And since we're all working together, we're going to demonstrate that Santa Purgeli of the of the management board of Citadele will join me to talk about the role of commercial banks in this process. Un tā kā mēs visi tiešām strādājam plecu pie pleca, tad Santa Purgeli no Citadele bankas valdes piebiedrosies man un pastāstīs par privāto banku lomu šajā projektā. How do I move slides?
So, my team very kindly translated everything. So I will sit down and let you read it. Mana komanda laipni pārtulkoja slaidus, tā kā jums ir iespēja visu mierīgi izlasīt. But basically, what are we saying? That we want to provide, that we have an opportunity. Ko mēs vēlamies pateikt? Mums ir iespēja. The opportunity is that we can use these buildings to actually create value. Mums ir iespēja izmantot esošās ēkas, lai radītu papildus vērtību. The buildings, when they're renovated, are worth more money. Jo atjaunotās ēkas ir vērts vairāk. We have actually checked the real estate listings for apartments and buildings that have had a deep renovation versus buildings that are the same buildings in the same town, even on the same street. And there's about 15 to 25% difference in the price of the apartments. Mēs tiešām izpētījām nekustamā īpašuma tirgus datus un noskaidrojam, ka līdzīga tipa ēkas, kas var stāvēt uz vienas un tās pašas ielas, kotējas dažādi. Varbūt 15 līdz 20% cenas atšķirība atkarība no tā, vai ēka tika atjaunota vai nē. That's the value to the owners. At the other end, there's a value for our whole industry, be it suppliers, be it banks, be it builders, be it maintenance companies who work in the role of ESCOs, which is that they will have a higher know-how, which will be more valuable. And today, in the next room, you may have noticed there were some people that didn't look like us. They're from Kazakhstan. And they came to talk to us to see what it is we're doing so that they can replicate. Well, of course, if we have people here that can do that work, they can export that knowledge. Šīs papildus vērtības ir ne tikai īpašniekiem, bet arī apsaimniekotājiem, celtniekiem, bankām, visiem tie, kas darbojas ESCO statusā. Viņi iegūst papildus zināšanas, papildus prasmes, un šīs prasmes ir ļoti vērtīgas. Kā jūs redzat, mums ir arī viesi no Kazahstānas, kuri ir ieradušies, lai paklausītos to, ko mēs šobrīd darām, un paskatīties, vai šī pieredze būtu piemērojama viņu valstī. I'm showing you now how we work. We're a joint stock company, which of course has a padoma and a management. That management is done by a foreign company, a fund manager from Holland. Es jums varu parādīt schēmu, kā mēs darbojamies. Mēs esam akciju sabiedrība, kurai ir padome un ir konkrēts iesaistītās puses. Why Holland? Why not a Latvian fund manager? Kāpēc mūsu fonda menedžeri ir Nīderlandes kompānijas pārstāvji, nevis Latvijas? We need a lot of money, much more money than our capital markets can support. Tāpēc, ka mums ir nepieciešams ļoti daudz naudas, daudz vairāk naudas, nekā var paveikt tie spēlētāji, kas ir mūsu kapitāla tirgū. So while we are a Latvian fund, we need to be able to have a foot in the West to be able to talk to investors there. Tā kā neskatoties uz to, ka mēs esam Latvijas fonds, mums ir nepieciešams stāvēt ar vienu kāju rietumu tirgū, lai mēs varētu runāt ar investoriem rietumos. At the same time, because this is open to everybody, we have an advisory council. Tajā pašā laikā, tā kā mēs esam atvērta organizācija, mums ir arī konsultatīvā padome. This advisory council, like all advisory councils, has the management and the padoma, and then usually some special people. Nu, kā vienmēr šāda organizācija ir padome, izpilddirektori un īpaši statusa konsultanti. But in our case, it's not going to be special consultants, but instead it's going to be people that are in the value chain, maintenance company, government, municipality, the people who are already involved with the owners. Mūsu gadījumā šie īpaši statusa konsultanti būs tie, kas tieši strādā ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, pašvaldības pārstāvji, apsaimniekotāji, ESCO un tā tālāk. Next slide. Oh, that's for me to do. And why? Because what we want to do is once a year, we want to review vadlīnijas, the guidelines. Vadlīnijas.
Kāpēc tas ir nepieciešams? Tāpēc, ka reizi gadā mēs vēlamies pārskatīt mūsu vadlīnijas. But we want to review them in full transparency of society so as to adjust the contracts, the forfeiting agreement, the procedures, the technical requirements, the credit requirements, so in a way that it's fair to everyone. Bet mēs vēlamies, lai šī pārskata procedūra būtu pilnībā caurskatama. Tā, lai cilvēki būtu pārliecināti, ka visi nosacījumi ir godīgi un tiek stingri ievēroti attiecībā pret visiem. So everything starts from guidelines which are public. Tātad viss sākas ar šīm publiski pieejamām vadlīnijām, ar kurām visi var iepazīties. These guidelines cover, of course, technical requirements, Šīs vadlīnijas attiecas, protams, uz tehniskajiem parametriem, credit requirements, kredītparametriem, environmental requirements, vides prasībām, professional requirements. profesionālām prasībām. They create a framework which everybody knows. Un tādējādi tiek radīta visiem zināma ietver struktūra. Out of that framework, there's two important documents: the energy performance contract, Šajā And- ietverā the energy performance contract, and the forfeiting agreement. ir divi svarīgi dokumenti - energoefektivitātes pakalpojumu līgums un forfeiting līgums. These two documents are the cornerstones to making the building renovation process both consistent with what people need and also financially possible. Šie divi dokumenti ir pamatelementi, lai renovācijas process atbilstu nepieciešamiem noteikumiem un visu iedzīvotāju prasībām un būtu arī finansējams. On the basis of these documents, the works can be carried out, investment analysis can be done, Pamatojoties uz šo dokumentu, var veikt investīciju analīzi, and then the actual forfeiting can occur, and I will walk you through those steps in a bit. papildus analīzi un pēc tam var veikt jau forfeitinga vienošanos. Es sīki un smalki arī pastāstīšu par to, kā tas notiek. And then the contract will proceed until it closes, which can be anywhere from 15 to 25 years. Un pēc tam līgums būs spēkā visu nepieciešamo laiku, un varbūt 15, varbūt 50 gadus. 15 to 25 years, people say that's a very long time. 15 līdz 25 gadi. Cilvēki saka, ka tas ir diezgan ilgi. These buildings are already more than 40 years old in many cases. Bieži vien šīs ēkas jau ir vairāk kā 40 gadus vecas. A study by KPMG has demonstrated that the buildings done in the way we're proposing will last at least another 30 years. Bet aģentūras KPMG pasūtītā analīze saka, ka ja mēs veiksim šos darbus, tad šīs ēkas var kalpot vēl vismaz 30 gadus. So the goal is that we match the length of time that this building will live, at least another 30 years, with the kind of financial investment that's made with this building. Tādējādi mums ir nepieciešams sasaistīt šo ēku iespējamo dzīves ciklu, kas ir vēl 30 gadi, ar finanšu investīcijas schēmu. As our banking colleagues will tell us, it's a basic principle of banking. You match assets to liabilities. Tas ir banku darbības pamatprincips. Jūs sasaistāt aktīvus ar pienākumiem. And what we want to do is each one of these phases, every year, we want to feed back to the consulting council, the advisory council, what is happening so that we can adjust the guidelines. Un pateicoties konsultatīvai padomei, visiem ir iespēja iepazīties ar to, kas notiek, ieviest savus priekšlikumus, lai mēs varam precizēt konkrētus punktus mūsu vadlīnijās. And as Harish Schwartz showed you brilliantly, I must say, is how this platform will allow information to be entered at a very low cost so that, and be able to be scaled. Un kā kolēģi lieliski parādīja, šajā koplietošanas platformā varēs ļoti viegli augšu pielādēt informāciju un nodrošināt efektīvu informācijas apmaiņu. So this process is an annual process done in consultation with the Padoma and the Advisory Council. Tātad šis būs regulārs ikgadējs process, kas tiks darīts sadarbībā ar padomi un konsultatīvo padomi.
The role of the fund is towards buildings. The only thing it does is it finances the long-term investments in the buildings. That's the only thing it does. Vienīgais, ko dara fonds, tas ir finansē ilgtermiņa ieguldījumus ēkās. To do that, it needs more money. Bet, lai to izdarītu, fondam ir nepieciešams vairāk naudas. So its other role is to turn to investors and lenders and get their support to invest more money at the right price and to get knowledge from them as well. Tādēļ otrais uzdevums ir vērsties pie investoriem, pie naudas aizdevējiem un piesaistīt viņu naudu pēc labākajiem noteikumiem. And this is one of the key reasons why we are a Dutch management company. Šī naudas un pieredzes piesaistīšana ir viens no iemesliem, kāpēc mums bija nepieciešami partneri no Nīderlandes. In Holland, there is an enormous experience in green finance. Nīderlandē ir milzīga pieredze zaļo projektu finansēšanā. And as you know, be it between friends in the street or big banks, people only talk to people they know. Un kā jūs zināt, visur, vai nu draugu pulkā, vai nu baņķieru pulkā, cilvēki dod priekšroku komunikācijai ar tiem, kuriem viņi uzticas un kurus viņi pazīst. So on Friday, for instance, one of my ex-colleagues gave me the name of another banker. Piemēram, piekdien viens no maniem bijušiem kolēģiem nosauca man kādu citu baņķieru vārdu. And as you know, if you had called this ex-colleague of mine and you hadn't been his ex-colleague, he would never have given you the name or the phone number. Bet ja jūs būtu cilvēks no ielas, nevis šī mana bijušā kolēģa pazīstams cilvēks, jūs nekad nebūtu no viņa saņēmis šādu informāciju. Now the nasty part. Un tagad nepatīkamais. Does this light up? No. Okay. So, it's color-coded. Šī diagramma ir iekodēta pēc krāsām. Red is for contracts. Sarkanais tās ir vienošanās. Blue for financial flows. Zilais finanšu plūsmas. Yellow for work. Dzeltenais darbi. And green is for data. Un zaļais datu plūsmas. Let's start with green. Sāksim ar zaļo. We represent in the middle sharex.lv, the platform. Pa vidu ir sharex.lv, kas ir datu platforma. It communicates with Labif, who gives it the guidelines and the contracts and other data that helps ESCOs and buildings make decisions about what they want to do together. Tā komunicē ar Labif, kas sniedz vadlīnijas, līgumus un citus datus, kas var palīdzēt ESCO realizēt projektus. That allows the building and the ESCOs to go online and get the same data, the same knowledge. Tādējādi gan ēku īpašnieki, gan ESCO var tiešsaistē iegūt vienu un to pašu informāciju. If they can come to an agreement, then there will be a red line between the ESCO and the building. Un, ja viņi savā starpā vienojas, tad starp ēkas īpašniekiem un ESCO veidojas sarkanā līnija, jeb vienošanās. The building, the ESCO and Labif will then agree on a forfeiting agreement. Tad ESCO un Labif sasniedz forfeitinga vienošanos. Which is really just the same contract, the same data in a special financing contract. Tur tie paši dati tiek izmantoti, lai sastādītu īpašu finansējuma līgumu. If all three agree, they can go to the commercial bank, which can get access to the information through the platform. Ja visi trīs vienojas, tad viņi var doties uz Komercbanku, kurai arī ir iespēja iepazīties ar visu nepieciešamo informāciju tajā pašā platformā. The commercial bank doesn't have to worry about the technical data, but maybe here Santa can say a few words about how a commercial bank what role a commercial bank would play. Komercbankai nevajadzētu uztraukties par tehniskām lietām, bet šeit Santa pastāstīs, kā bankā apīsies ar finanšu informāciju. Yeah, you're going to need luck. Jā, labdien! Mani sauc Santa Purgaila, es pārstāvu Citadelu šodien, un es šodien tā nedaudz iespraucos Nikolas prezentācijā, jo, protams,
visa šī fonda un paša ESCO finansēšanas principā un plūsmā banka spēlē diezgan nozīmīgu lomu. Un kāpēc es esmu šodien šeit? Tāpēc, kad šobrīd mums jau ir vairāku gadu pieredze ar vienu no ESCO projektu realizētājiem, un tāpēc es arī gribēju padalīties par to, kāpēc arī Citadele noteikti atbalstīs šāda formas un šāda finansējuma struktūras virzīšanu tālāk, jo mēs tiešām šo gadu gaitā esam pārliecinājušies, ka šis ir visilgtspējīgākais un efektīvākais veids, kā veikt ēku energoefektivitātes pasākumus. Mēs esam pārliecinājušies, ka šī te platforma, kas tagad būs pieejama pilnīgi visiem, ir pārbaudīta, ka šie dati un pieņēmumi, pēc ko arī mūsu kolēģis stāstīja iepriekšējā prezentācijā, ir zināmi, visiem saprotami, bankām akceptējami, un mēs vēl jau vairāk gribam teikt, ka jo caurspīdīgāks ir šis process, jo teiksim, šīs te platformas ir visiem pieejamas, un kā arī šodien visi runā par to, ka ja visi vienojas par sadarbību, nevis par kaut kādām savām interesēm, savos mazajos biznesos, tad visa sabiedrība noteikti iegūs, un iegūs pilnīgi visi, sākot no ēku īpašniekiem, no iedzīvotājiem, no dzīvokļu īpašniekiem, apsaimniekotājiem, būvniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīga šī iniciatīva, un kāpēc arī, ko es arī gribu uzsvērt šodien, kāpēc ir ļoti svarīgi, kad ir šie aizmetņi parādījušies LABIF fondam, jo tas, kāpēc ir apstājies, gribētu teikt, ir apstājies šobrīd Latvijā šis te ESCO projektu finansēšana, un tas ļoti labi sasauc ar to, ko arī kolēģis Harijs Švarcs minēja, ka šobrīd ESCO projektu realizētājiem kritiski pietrūkst kapitāla. Tad nav šī paša kapitāla, ko kompānija var iesaldēt uz šiem 15-25 gadiem, un tad, kad viņš izbeidzās, un, teiksim, šobrīd tas klients, par ko es runāju, ar ko mēs sadarbojamies jau vairākus gadus, ir veicis vairākas renovācijas pilsētās ārpus Rīgas. Tās ir 3 pilsētas, kurās tiešām ir ļoti laba pieredze. Mēs redzam, cik efektīvi ir šie energo ietaupījumi, kādā veidā notiek kā tiek pildīti šie līgumi, kas ir noslēgti ar ēku īpašniekiem, un kādā veidā tiešām paši ēku un dzīvokļu īpašnieki atzīst, ka šis ir labākais veids, jo viņiem ir iespēja salīdzināt. Viņiem ir iespēja salīdzināt ar to, teiksim, varbūt blakus mājām, kas ir veikuši kaut kādas mazās renovācijas, teiksim, tur logu nomaiņas vai vienkārši tur pāris sienu siltināšanas. Un skaidrs, ka tas efekts ilgtermiņā noteikti nav tāds, kā veicot apjomīgu šo renovāciju, un ko var panākt tikai ar šo ilgtermiņā ESCO tipa līgumiem. Un tāpēc es arī šobrīd ļoti aktīvi iesaistos, un es arī ceru, ka arī pārējie kolēģi no citām komercbankām tāpatās ļoti aktīvi iesaistīsies diskusijās gan ar Altumu, gan ar pārējām atbalsta institūcijām, lai tieši šo mehānismu mēs arvien vairāk un vairāk popularizētu. Jo uzskatāmi ir parādījies, ka visai sabiedrībai ir jānotic un mums jāpalīdz noticēt, ka šis ir tas veids, kādā ir jāveic energoefektivitāte mūsu valstī un visā Baltijā. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, šī iniciatīva, kas ir LABIF, tā atvērs durvis šim ilgtermiņa finansējumam, kā rezultātā, ja ESCO projekts pēc šiem 3 gadiem sasniegs, un mēs varēsim izdarīt visus ķeksīšus, ka visi atbilst kritērijiem un apsolījumiem, tad skaidrs, ka ātri pārdodot, tālāk nododot šo finansējumu LABIF fondam, pats ESCO projekta realizētājs saņems atpakaļ naudu,
kā kapitālu, kuru varēs tiešām atkal aktīvi izmantot jauniem projektiem, un tā ar vien tālāk un tālāk uz priekšu mēs aktīvi mācoties, protams, sākumā, ja, iesim uz priekšu un varēsim realizēt un renovēt ar vien vairāk un vairāk mājas. Protams, šeit arī ir ļoti svarīgs pašvaldību atbalsts un vispār, teiksim, šī te arī vietējo varbūt tās pakalpojumu sniedzēju kompāniju iesaisti un pareizi, teiksim, komunikācija ar iedzīvotājiem. Un te es atkal atgriežos pie tā paša, kad šeit ir ļoti svarīgi visiem kopā koordinēti saprast, kas ir tas lielākais un svarīgākais efekts. Un jā, tā kā šobrīd mēs ļoti aktīvi strādājam gan ar LABIF par šī te fonda jau izveidi, fonda, teiksim, tālāk jau droši vien, ka Niklas pastāstīs par to, kas tad ir tas fonds, kas varētu būt šie investori fondā. Šobrīd jau ir panāktas vienošanās, kad gan Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka var būt viens no fonda dalībniekiem, bet mums arī pašiem šeit ir jāmeklē gan investori, un es domāju, ka redzot, kā šis viss projekts ies uz priekšu un attīstīties, es redzu, ka gan lielās, gan varbūt arī vidējās būvnieku kompānijas un visas ieinteresētās puses var, teiksim, dienas beigās kļūt par vieniem no šīm te LABIF fonda investoriem, lai tas arī, teiksim, jo katrs jau mēs vairāk, teiksim, ilgtermiņā, kā saka, būsim, tā ilgtermiņa interese būs tad, ja mēs paši arī ar savu kapitālu un savu naudu atbildēsim par to, ko mēs darām. Ja? Tāpēc es arī aicinu visus, gan bankas, gan potenciālos investorus, tiešām aktīvi skatīties šajā virzienā, jo mēs, teiksim, kā viena no pusēm, kas ir bankas, protams, kā saka, skatāmies šajā virzienā un noteikti atbalstīsim tieši šīs schēmas darbību, jo, kā es teicu, mēs jau pāris gadu laikā esam pārliecinājušies, ka šī ir visefektīvākā, visilgtspējīgākais veids, kā var strādāt un kā var darboties ēku energoefektivitātes jomā. Tā kā paldies. Liels paldies. Okay, I don't have to say anything anymore. I'll just finish politely on the next slide. So the commercial bank can then give working capital in blue to the ESCO. The ESCO can then do the work in yellow. And at that point, the payments start to go towards the ESCO for what was being done and for the existing heat. We wait at least one winter before visiting this building again. Tā kā man vairs nekas nav jāstāsta pēc Santas tiks malkiem paskaidrojumiem par to, ko dara Komercbanka. Vienkārši īsi paskatīsimies uz šo schēmu. ESCO veic darbus, saņem finansējumu, veic darbus un pēc tam saņem maksājumu. Pēc tam, kad paiet viena ziema, jo mums ir jāpaskatās, vai šie darbi tiešām ir bijuši efektīvi un vai ir apsolītais enerģijas ietaupījums. We wait 1 year to make sure that the results are really the results that were in the contract. Tātad mēs nogaidām 1 gadu, lai pārliecinātos, ka sasniegtie rezultāti ir tiešām tie, kas ir atrunāti līgumā. At that point, the building should look like this. It should be beautiful. There should be flowers in front of it. Tas nozīmē, ka uz to brīdi ēkai ir jāizskatās šādi, smuki renovētāji ar jaunu tēlu, puķpodiem un tā tālāk. And now we still have the same flows for data. Un tad, izmantojot tās pašas datu plūsmas, we still have a little of work that's going on. It's called maintenance. It does not stop. Mēs varam izsekot līdzi visam, kas notiek, un notiek arī papildus darbi, lai uzturētu un apsaimniekotu šo māju. But the financial flows have changed. Bet finanšu plūsmas jau mainās. Because now there's a contract, for instance, with the European Bank for Reconstruction and Development between LABIF and the bank. Jo tad ir jau cits vienošanās spēkā. Piemēram, ir vienošanās starp Eiropas attīstības banku un LABIF un banku. The building has received the full savings that the ESCO promised.
Ēka ir saņēmusi visus ESCO absolūtos ietaupījumus. The quality of the work and the renovation is at the level promised. Darba kvalitāte un renovācija kvalitāte ir apsolītajā līmenī. So at this point, the EBRD pays money to Citadela Bank, which is the agent bank of LABIF. Un tas nozīmē, ka šajā brīdī Eiropas attīstības banka samaksā Citadelei, kas ir LABIF pārstāvošā banka. Citadela pays itself back the loan, if it was Citadela, or it pays back the commercial bank that gave the working capital loan to the ESCO. Citadela atmaksā aizdevumu sev pašiem vai citai komercbankai, ja tie finansēja ESCO. The owners start to pay not the ESCO, but Citadela Bank, except for the portion for heat. Un iedzīvotāji sāk maksāt nevis ESCO, bet gan Citadela bankai, izņemot to daļu, kas attiec uz apkuras sekšanu. And Citadela every quarter will pay to the ESCO some money for the maintenance that they're carrying out on the building. Un Citadela katru ceturksnī maksās ESCO par tiem apsaimniekošanas un atjaunošanas darbiem, kuri būtu papildus nepieciešami ēkai. And meanwhile, there is data coming from the building about how the building is doing into the platform, into sharex.lv. Un tajā pašā laikā sharex.lv platformā parādās jauni dati par to, kā gan darbojas visas sistēmas mājā, vai tā ir energoefektīva. This way, once again, there is transparency about what the results really are. Are they going down? Are they better than? Tādējādi tiek nodrošināta datu caurskatāmība, kādi ir rezultāti, vai rezultāti ir labāki par iepriekšējo periodu, par sākotnējiem rādītājiem un tā tālāk. And now that the ESCO has some of their money back and Citadela or the commercial bank have gotten their working capital back, the ESCO can start again. You can repeat the process once more. Un tagad, kad ESCO ir daļēji atguvuši savus izturētos līdzekļus un Komercbankas vai konkrētajā gadījumā Citadela banka ir atgūsi ieguldīto kapitālu, process var atkārtoties no jauna. As they gain more experience, they may be able to do not just one, but two, but three, maybe four, maybe more buildings at one time. Un iegūstot papildus pieredzi, visas šīs iesaistītās puses varēs realizēt nevis vienu, bet divus, trīs vai pat četrus projektus vienlaicīgi. And here you have to remember what Gerhard mentioned at the very beginning, how by having scale, we can start using pre-manufacturing. We can start discussing different ways of lowering the costs. Un kā mūsu tikšanās sākumā minēja Gerhards, ja mums būs liela mēroga projekti, tad mēs varēsim izmantot rūpnieciskos mērogus, ražot paneļus un visu automatizētu tik, lai nodrošinātu lielāko efektivitāti un izdevīgumu. So what are the goals of LABIF? Kādi tad ir LABIF mērķi? Over the next 20 years, we would like to help to finance at least 20% of the buildings in Latvia. Nākamo 20 gadu laikā mēs vēlamies finansēt vismaz 20% no daudzdzīvokļu ēkām Latvijā. We want to do that with buildings that will be consuming less or equal to 70 kilowatt-hour per square meter. Un mēs vēlamies sasniegt enerģijas patēriņu, kas būtu vienāds vai mazāks par 70 kWh uz We want to guarantee buildings that are going to last between 30 to 50 years. Un mēs vēlamies garantēt ēku funkcionēšanu atrunātajā laika posmā. We want to deliver all of this through an online platform called sharex.lv. Mēs vēlamies, lai visi šie pakalpojumi būtu pieejami izmantojot koplietošanas platformu. And we want to become subsidy-free by 2022. Un mēs vēlamies kļūt brīvi no papildu subsīdijām 2022. gadā. I was in Brussels on Monday. I was told again, there will be no subsidies for renovations in the next program. Pirmdien es biju Briselē un man atkal teica, ka nākamajā programmā nebūs papildu subsīdiju. Mēs būs kļūt brīviem no subsīdijiem līdz 2022. We want to have a rating
on the fund's products by 2022. Mēs vēlamies iegūt kredītreitingu vienā no galvenajām reitingu aģentūrām līdz 2022. gadam. If we can get a rating because we have enough projects, that can lower our costs. And finally, we want to be 100% private by 2025. Ja mums būs pietiekuši daudz projektu un mēs iegūsim reitingu, tad mums samazināsies izmaksas. Un mēs vēlamies līdz 2022. gadam kļūt 100% privāti. What I mean by private, in Eastern Europe it's always a little bit confusing. Ko es domāju ar šiem vārdiem par privāto fondu, jo bieži vien Eiropā tas liekas mulsinoši. It's a fund that continues to work with an advisory council. Ja mēs esam privāti, tad mēs turpinām strādāt ar konsultatīvo padomi. It's a fund that has a very strong padoma. Mums ir ļoti spēcīga padome. It's a fund that follows the same profit guidelines as any utility in Latvia. Mēs ievēram tās pašas vadlīnijas peļņai, kā jebkur citi iestādi Latvijā. Because this fund depends on energy savings. Jo mēs esam atkarīgi no enerģijas ietaupījuma. So, if we can be 100% private, if we can have a rating, we will be able to get money at about the same cost as the Latvian state. Tas nozīmē, ka ja mums būs 100% privāts finansējums, tad mēs varēsim darboties uz tiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas valsts. Because the owners of these buildings have demonstrated that they pay better than practically anybody else in the Latvian state. Jo šo ēku īpašnieki parādīs, ka viņu situācija ir labāka. If we take care of our owners, they will take care of us. Ja mēs rūpēsimies par mūsu ēku īpašniekiem, tad viņi pēc tam parūpēsies par mums. But we have to do it completely transparently. Bet mums tas ir jādara ar pilnīgi caurspīdīgām procedūrām. Thank you.